Labdien! Šodien es filmēšu video anekdotes, runāšu anekdotes. Sākam, ja. Tiek tiesāta sieva par vīra piekaušanu. Viņa skaidro, viss sākas ar to, ka viņš atcēla mani mājās no darba, izģēra mani un noguldīja gultā, un tad ar idiotisku smiekliem teica: April. Šeit jūs var visu. Policists meitene. Meitenīte, šeit nedrīkst peldēties. Bet kāpēc jūs man to neteicāt, kad es izģērbos? Izģērbties šeit nav aizliegts. Arī nākošā. Ceļu policists. Iepūtiet trubiņu. Vadītājs. Nevar, slimoja ar asu. Labi, tā veiksim asins analīzi. Arī nedrīkst. Man ir asins nerecēšana. Vismaz paiet pa to līniju varat? Nevaru, esmu dzēris. Negadējies. Nākošais. Es to nezinu. Jaunie ebreji ir brauc uz plastisko operāciju. Kupējās kaimiņniece painteresējās, kāpēc uzreiz nenopirkāt biļeti atceļam? Par to, lai zinu, domīgi saka ebrejiet. Varbūt operācija būs tiks veiksmīga, kā māju varēšana braukt ar bērnu biļeti. Nesapratu. Nākošais. Kaislīgais saņotājs. Rabinovičs stāsta, ka jūs esat kaislīgs saņotājs. Jā. Un kur jūs parasti lasāt sēnes? Uz kaimiņa Haimoviča balkonu. Viņš audzē uz balkona sēnes? Nē, kaltē. Nesapratu. Viņš tā kā kaltē? Haim, ar ko tu pat labi nodarbojies? Pērk tirgu olas, 10 olas par 10 rubļiem. Vāru un pārdodu. Par cik? Par 10 rubļiem. 10 olas. Kāds tev no tā labums? Pirmkārt, man ir darbs, otrkārt, vienmēr svaigs buljons. Saprat? Jā. Sanesapratu. Šo nelasīsim. Cik maksā vistiņa? Tirgus. Cik maksā vistiņa? 5 rubļus. Bet lētāk, es teicu 5 rubļus. Bet ja 4? Nekādus, ja. Labi, te būs 5. Uzreiz vajadzēja teikt, ka vistiņa maksā 7 rubļus. Vai vēlreiz. Tirgus. Cik maksā vistiņa? 5 rubļus, bet lētāk, es teicu 5 rubļus, bet ja 4? Nekādus, ja, labi, te būs 5. Uzreiz vajadzēja pateikt, ka vistiņa maksā 7 rubļus. Nesapratu. Kur tu tā skrien?
Ābram, kur tu tā skrien? Vai tad tu neesi dzirdējis? Ķer kamieļus un kastrē. Kāpēc tad tu tā skrien? Ahā! Ja noķers, tad mēģini pierādīt, ka neesi kamielis. Ko? Saprati? Aiziet pie friziera. Haims pazīstams ar savu mazrunību ieradies Vīnē. Viņš aiziet pie friziera. Nogriezt? Ahā. Noskūt? Ahā. Karstu kompresi? Ahā. Masāžu? Ahā. Odekolonu? Ahā. 25 kronas? Oho! Kas? Jūs nedzirdējāt, links būs apakšā un noteikti jūs varēsiet izlasīt šis anekdots. Kā? Tu drīz iesi projām. Projām? Tā. Tu drīz iesi projām? Tāds ir anekdots nosaukums. Sāras tante, vai tu dzirdi? Es nemāku lasīt. Sāras tante, vai tu drīz iesi projām? Kāpēc tu jautā, bērniņ? Tētis, kamēr tu neiziesi, pusdienas neēdīsim. Nānī nesaprot. Un stulbi izdomāts. Jā. Apsveic Jāpstu. Tu pateici taisnību. Nozag savu sirdspuķīti. Moiša nozag savu sirdspuķīti un ar taksometru aizveda uz staciju, izvelkot naudu, lai norēķinātos. Šoferis iebilst. Neko nevajadzēs, Līgavas tēvs jau samaksāja. Saprat? Nē. Ko nesaprat? Iet bēru gājiens. Ziņkārīgais jautā Geruvičam. Vai nezināt, ko glabā aktieru Frīdmanu? Jā? Vai tad viņš nomirs? Nu jā. Vien tas nav ģeniāli mēģinājums. Saprat, Ro? Es gan. Nezinu. Es neklausos. Nu, paklausies. Iet bēru gājiens. Ziņkārīgi jautā Geruvičam. Vai nezināt, ko glabā aktieru Frīdmanu? Jā? Vai tad viņš nomirs? Nu, ja vien tas nav ģenerāli mēģinājums. Negribašu. Kur strādā tavs tētis? Skolā mazajam Semam jautā. Kur strādā tavs tētis? Prostitūcijā. Ko tu runā? Jā, pirms iešanas uz darbu tētis vienmēr saka, atkal es eju uz to bardaku. Bet māte atbild, kaut tas tervis. Nelasīšu. Pašu izlasīt. Būs apakšs links. Taisnība.
aizsēdējušies viesi. Pie Galperina aizsēdušies viesi. Saimnieks izliecas pa logu un saka Rabinovičiem: jau gaisma nodzēsta. Arī pie viņiem bija ciemiņi. Neko nesapratu, bet paldies ka jūs skatījāties šo video. Un arī, kā nospiediet subscribe. Šīs te ir mans Instagram accounts un mana brāļa accounts. Kā arī nospiediet like. Mana brāļa. Arī nospiediet subscribe. Tā.